Nu, es esmu Mārtiņš Līcis. Kad man bija 4 gadi, es uz Ameriku gāju dzīvot. Amerikā tēvs jau mani no 9 gadiem tā trenēja mani, un es tā baigi gribēju būt spēku vīrs. Tad es redzēju uz televizoru, kā spēku vīri cilā akmeņus, visu kaut kādus un dara laukus darbus priekš cīņām. Tad es tā domāju, es to varu darīt. Tad Amerikā riktīgi trenējos, un Haugans bija mans treneris. Un tad es palēnām kļuvu profesionāls, un tad vinēju pasaules spēcīgāko vīru sacensības 2019. gadā. Tātad viens no jums sastrādā jebkādu veidu, kā jūs zināt, kā tikt pie muguras, jā? Piemēram, un paņem muguru. Es viņam atļauju paņemt, viņš mēģina uzreiz savienot rokas, viņš taisa vēlreiz, un es jau gaidīšu. Un es vienu roku kontrolēju. Kad es gāju uz augstskolu, es jau darīju cīņu, un tad vienmēr man patika jiu-jitsu, bet nebija laiks un spēks to darīt, tāpēc, ka visa enerģija gāja uz spēku vīru. Nu, tagad es vinēju, ko es gribēju vinēt, un tā gribu atgriezties un darīt cīņu un jiu-jitsu. Es redzēju Gordon Ryan, viņš parādīja man dažas lietas, un tā domāju, nu es šito arī gribu darīt. Un tad uzreiz sāku trenēt jiu-jitsu. Look at it, he's pressing you. Wow. Look at his leverage, he finds his leverage. That's so cool. Nāk no spēku vīru sacensībām. Nu, man ir tāds spēks priekš 2 minūtēm. Un man patīk, es domāju, ka spēku vīrs ir labs variants trenēt spēku, labāk nekā 3 cīņa, vai bodybuilding, vai weightlifting. Tāpēc, kad vajag galīgi vienmēr pa jaunu izdomāt, kā kustēt lielus svarus. Un tas labi strādā jiu-jitsu, bet tikai man ir kardio priekš 2 minūtēm tagad. Tad vajag to sataisīt, lai es varu elpot labāk. Tas ir grūti man. Es domāju, ka varbūt 50%, ja es cīnīšos atkal spēku vīrā, bet man galīgi grib kaut ko sasniegt jiu-jitsu. Tad man tāds mērķis ir vinēt ADCC, bet nu redzēsim. Man jau patīk darīt šito un daudz laimes ir, bet nu mēģināšu vismaz kaut ko sasniegt. Tagad ir pirmā reize nākt šeit trenēt jiu-jitsu Latvijā, un man ir brīnums, galīgi baigā skola šeit ir. Daudz iemācījos uz 2 dienām, ko es uzreiz gribu izmantot. Tad man ir, es nevaru gaidīt atkal atgriezties un šeit nākt trenēt. Nu, man šeit ir ģimene, man šeit ir roots, saknes. Tad es gribu rūpēties priekš latviešu valodu, latviešu kultūru, latviešu valsti. Tad vienmēr gribu, lai kaut kādas mājas šeit Latvijā ir. Un arī tāpēc ir svarīgi katru gadu vismaz vienreiz atgriezties, redzēt ģimeni un darīt kaut kādu sportus ar latviešiem. Ko laiks? Un mazliet visu pastrādāt uz aizsardzību. Pareizā reakcija. Viss slikti. Rolot ar Mārtiņu, tā lai tā maigi pasaka. Nu, maigi nebija. Bija smagi, liels svars. Tas tā kā aptuveni iet gulēt un tev kāds uzmet kaut kādas 4 biezās segas virsū. Noturēt to svaru ir nereāli. Kaut kā mēģināju izlocīties, bet manuprāt, man gurns atteiksies jau šodien mājās braucot. Riga grappling cup, baby.